Radošā apvienība 2 piedāvā. Čau! Mani sauc Ralfs, un tas ir mans brālis Martins, un šis ir krokodils. Mēs šodien gatavosim kādu saldu ēdienu. Man pašam tas ir, varētu būt viens no mīļākajiem saldajiem ēdieniem, ko mēs būsim pagatavojuši. Ralfs gatavo. Martin, tu zini, ko mēs šodien gatavosim? Panakotu? Jā, bet pirms mēs viņus gatavosim, brauksim ciemos. Laižam! Izdzirdot vārdu rabarbers, prātā uzreiz nāk milzīgas lapas un resni kāti. Bet patiesībā dabā viss vienmēr sākas ar mazu trauslu stādiņu. Un arī šajā laukā aug rabarberu mazulīši, kas iestādīti šī gada pavasarī un novācami būs tikai pēc 2 gadiem. Tur jau tādas mazas smukas lapiņas ir, bet šogad viņas plūkt nevarēs. Un arī nākošu gadu nevarēs plūkt. Jāļauj viņam augt ir, bet šogad ir traki sauss. Un rabarberīšiem iet grūti, tā kā mēs priecājamies, ka viņi ir tik labi izauguši ar visu sausumu. Reku ir daži jau ar tiešām lielām lapām. Jā. Redz, te jaunos, ja grib plūkt, tad viņš vēl tā kā grib tas stādiņš nāk pats ārā, jā? Bet reku jūs ir te pa ceļam iegrauts kādu lapu. Paldies. Svaigu. Ei, Mārtīt! Atpakaļ! Garšīgs, vai ne? Skāpš. Kāpēc rabarbers ir skāps? Tur ir daudz vitamīnu, daudz vērtīgu bioloģiski aktīvu vielu, kas mūsu ķermenim ir vajadzīgs, bet, lai mēs pārāk daudz viņus neēstu, tad daba ir ielikusi tur tādu mazu, kā saka, bremzīti, vai ne, un tu zini, ka tev paskāp, tad tu pārtrauc ēst, bet, ja tev liekas garšīgs, tad tu vari ēst un saņemt sev vitamīnus vajadzīgos. Mums rabarberi ir lielisks vitamīnu avots, bet izskatās, ka dažiem kukainīšiem tā ir izcila mājvieta. Tev te rekur 2 bizmārītes. Es redzu 2. Kad rabarberi ir jau gana lieli, tādi kā šajā krūmā, tad visa raža parasti jānovāc jau laicīgi. Vislabāk līdz jūnija vidum vai vēlākais līdz Jāņiem. Kā viņus pareizi vākt? Tas pārāk sarežģīti nav. Tur tikai vajag no rīta putru kārtīgi paēst, lai spēks ir rokās. Un ņem rabarberi un velk vienkārši no zemes ārā, redzi? Vai tu mēs šito neizraujam viņus ar visām Rēti gadās, kad izrauj arī var būt, bet tad, kad rabarberis ir kārtīgi ieaudzies, mums 3-4 gadus tajā vietā audzis, tad sāknī drošībā, tad mēs tikai lapas varam šādi noplēst. Mazākie kātiņi nāk ārā pavisam viegli, bet, lai dabūtu ārā lielākos, ir kārtīgi jāatsperas pret zemi. Te ir vēl viena milzīga. Izsās, ka putra jāēd vairāk būs no rīta. Raus nevar arī. Rabarberiem piemīt daudz labu īpašību. Tie veicina apetīti, novērš sliktu dūšu, bet pats foršākais uzlabo gara stāvokli. Tev būs cepuri jauni. Gluži kā zīļakam. Kepons. No lapām sanāk labs ēdeklis. Jā, visu kaut ko var izdomāt. Tā ir. Ja ir radoši, tad no lapām visu ko var izdomāt. Kā mums sanāk? Man jāapšļakstē ar ūdeni. Ja zini, kāds viens sarkans rabarber kāds un otrs zaļš, ne? Jā. Un tad, kad spiež sulu, Sanāk zaļa sula? no viena sanāk zaļāk, no otras sarkanāk. Visa sarkanā krāsa nāks tikai no pašas midziņas. Braucam ražotni, sulu spiest. Nē, viņam jānes ar rokām līdz ražotnei. Nē, es nenesīšu. Kad raža novākta, varam doties skatīties, kā rabarberi tiek pārstrādāti sulā. Un te sākas vēl lielāki brīnumi, jo dažās minūtēs no vasaras pēkšņi esam nonākuši ziemā. Vasarā sasals. sniegs. Jā, gribi sniega piku? Vasarā var pikoties. Var pikoties, jā. Bet kāpēc viņi ir jāsasaldē? Principā ir 2 iemesli pēc. Viens ir tāpēc, ka tā mēs varam uzglabāt līdz nākamajai ražai, visu ziemu varam pārstrādāt. Un ja mēs gribam sulu spiest, tad pēc tam, kad ir sasaldāts rabarberis, kad viņi atlaidina, tad sula var teikt pats nāk ārā un tek. Tātad rabarberi pēc novākšanas tiek sasaldēti, tad atkausēti un tikai tad no tiem spiež sulu. Kāpēc viņš tā jāiesaņo?
Tas ir tāds audums, ar kuru spiež. Viņš pie reizes strādā kā filtrs un neļauj tam rabarberim aizbēgt nekur projām. No rabarbaru gabaliņiem, kas ietīti speciālā audumā un koka kastītēm, tiek izveidots tāds kā tornis. To pabīda zem preses, kas ir liels smagums, ar kura palīdzību tornītis tiek saspiests. Rezultātā sulata kārā un rabarbari paliek pavisam sausi. Tas ir viss, kas pāri palika. Nu, pasies tāda tā kā sausa pankūciņa pa visiem, vai ne? Čipsis gandrīz vai. Nes kā garšo tā tikko izspiestā sula? Nu, to mēs varam noskaidrot, vai ne? Esmu gatavs, var? Nogaršojam. Es pirmais. Labi. Tik skāba. Ļoti svaigi garšīga sula. Daļa sulas tiek pārdota svaigā veidā, bet daļa caur vēl vienu filtru nonāk šajā katlā, kur to uzsilda, samaisa kopā ar cukuru un tādā veidā tiek iegūts rabarbaru sīrups. Var jūs, ka te vēl jāmaisa, te vēl cukuru un sulas, tas sakus šādas procesas vēl notiekās? Ļoti labs. Perfekts. Nu tad dzersiet sulu vai sīrupu? Abus. Abus, jā. Labi. Esam atpakaļ virtuvē, un te mūsu gardais rabarberu sīrups. Var padzerties? Nē, mums tur ir tik, cik vajadzīgs receptei. Atgādinu, mēs gatavosim panakotas, un pirmais, ko mēs darīsim, mēs uzbriedināsim želatīnu. Es jums neteikšu priekšā, cik daudz vajag ūdeni, cik želatīnu, jo uz katras paciņas ir uzrakstītas tās proporcijas. Ralf, Nu, cik vajadzētu lielu muti, lai jāpastu šo te? Nē, es nevaru apēst. atdod. Labi. Uzbriedināsim želatīnu. Čau! Čau! Labi, aiziet. Smuki Tev iebīra. palika tur 2 graudiņi. Vajag jāapmaisa. Tagad aiziesim pēc katliņa un saliesim vajadzīgās sastāvdaļas. Kāpēc tad kalānu kusties? Es nezinu. Slow motion uzliki. Tātad es pielikšu 2 ēdamkarotes cukura. Te mums ir piens un saldais krējums. Arī krokodils dosies peldē. Uihī! Nu, nē. Mārtiņ! Un lejam pienu klāt. Mārtiņ, varbūt krokodils var nogaršot želatīnu. Viņš uzbriedīs. Tik liels kā īsts krokodils. Nē, viņš man jau pēdīs. Nē. Mārtiņ, tu zini, ko mēs tagad darīsim? Cepsim šo. Mēs pienu vārīsim, bet visu laiku jāstāv klāt, jo viņš nedrīkst uzvārīties. Tikai līdz pirmajiem burbulīšiem un tad ņemam nost. Kas tas pa brūnu klucīti? Nu, ja tu nezini, es domāju, arī daudzi bērni nezina. Dodamies izpētē. Vaniļa ir pasaulē populārākā desertu garšviela. To iegūst no speciālas orhideju šķirnes, un vaniļas pāksts ir šī skaistā zieda auglis. Vaniļas dzimtene ir Meksikā, un tā ir otra dārgākā garšviela pasaulē uzreiz aiz safrāna, jo tās iegūšana ir ļoti sarežģīta un prasa ilgu laiku. Vaniļa aug līdzīgi kā vīnogulāji, un tās pupiņas attīstās pākstīs, kuras pirms nogatavošanās paliek melnas. Un melnas ir arī pašas vaniļas sēkliņas. Šai garšvielai pieejamīts salds aromāts un maiga garša. Tāpēc to pievieno ļoti daudziem desertiem. Un kas gan būtu pasaule bez vaniļas saldējuma? Tas taču ir īsts dārgums. Jā, labi.
Tagad mums vajadzēs tikai pusīti smaržot ļoti labi. Un mums no viņas būs jāizkasa mazas mikroskopiskas sēkliņas. Ak, Dievs, man uz rokām jau ir tik daudz. Apskatāties, cik viņas ir mazas. Kamēr tu tur čakrējies, es parādīšu jociņu. Kamēr Martins tur muļķojās, ak, Dievs, viņš ir tā sažēlējis. Cik vajag to? 2/3. Cik tas ir? Nu, es domāju, apmēram šī rikta. Un tagad maisam, kamēr viņš izšķīst un nav neviena kunkuļa vairs. Tas būs ilgi. Man niekoda. Tas mums ir izdarīts, tagad pildīsim formiņās. Kas tas ir? Es nezinu, kā lai to nosauc. Ar šo ir jāizpilda lielākā daļa mums ar formiņām, bet jūs varat likt glāzītēs vai kādās citās saldo ēdienu formiņās. Nu, kas jums ir pieejams? Man pilnīgi perfekts ielējās. Un un maliņu augšā atstājam rabarberu sīrupam. Jā, nu mums arī mazliet palika pāri. Mēs iepildīsim atlikušo glāzītē. Un tagad notīram to, kas ir nopalaists garām un liekam leduskapī. Tagad ņemsim rabarberu sīrupu un liesim katlā. Nevajag želatīnu. Nē, Martin, vēl nē, mums viņš ir jāuzsilda. Un šito arī tikai līdz pirmajam burbulim. Un tad liksim klāt želatīnu. Martin. Ak, Dievs, cik viņš. Jā, tas bija vēl stingrāks. Tagad samaisīsim, lai tas želatīns tur izkūst. Es māku žonglēt. Es arī. Redzat? Wow! Man ir vismaz rezerves citronu. Aizvietam citronam pakaļ. Es kādreiz mācēju jau gandrīz ar 3. Pamēģini. Kāpēc? Es knapi ar 2 māku. Tagad mums sīrups ar želatīnu ir gatavs. Aiziesim paņemt mūsu formiņas, lai var pieliet klāt. Apsties, Martin, kāds stingrs. Tagad mēs ņemsim un saliesim pa virsmu. Un tagad mums ir vajag tikai mazliet, jo tur tikai tā Martīna uzmanīgāk. Paša augšiņa ir. Ir. Kā kuram vajag? Un tagad arī šo liekam leduskapī. Cik mums tas laiku aizņems? Mums vēl ir jāpagatavo zemeņu mērce. Ja jūs šo recepti gatavojat vasarā, jūs, protams, ņemat svaigās. Mums ir saldētās, kuras mēs iepriekš atlaidinājām. 1, 2. Tagad mēs sablenderējām. Cik labi izskatas. Jā. Nevar sagaidīt, kad nogaršošu mūsu panakotu. Ar akcentu panakotu. Apskatieties, kādi viņi stingri tādi sanākuši. Cik smuki. Jā, tiešām stingri. Un lai viņus ir vieglāk dabūt ārā no tām formiņām, viņus kādām 10 sekundēm jāieliek siltā ūdenī. 1, 9, 10. Pamēģinam izņemt. Ļoti lēnām un Vispirms ļoti uzmanīgi. no abām maliņām atlecinām un tad lēnām ņemam. Ups, man nesanāca. Ralf, man ļoti nesanāca. Man tas pats baltais nesanāca tur. Viņš tur iesprūda. Man atkal sanāca ļoti labi. Šis ļoti labi nāk ārā. Nu, šitas vēl sliktāk iznāca. Nekas, no tā jau garša nemainīsies. Atlicis pēdējais darbiņš. Uzliesim zemeņu mērci. Var liet apkārt, var liet virsū, nu tas kā katrs grib. Man būs smuki. Ļoti, manuprāt. O, kā sarkan baltais karoks. Mūsu zeme! Latvijā! Un jūsu uzdevums arī. Ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un neaizmirstiet arī sūtīt bildes, jo sezonas beigās šaklākie bilžu sūtītāji tiks pie dāvanām. Atā! Atā! Nu ko, nogaršojam?
mūlīši. Tik labi. Ja varētu, noteikti pacienātu jūs. Mums izdevās. Noteikti izmēģiniet. Jā.